Visos uzdevumos un darbos iedziļinās līdz sīkumiem un iesākās lietas vienmēr godprātīgi izdara līdz galam. Finanšu analītiķis Andris Slišāns. Viņa angļu miers, jebkurā situācijā ir vērtība, ko daudz gribētu no viņa iemācīties vai vismaz aizņemties. Viņa humors ir kā geizers, ilgi nekas nenāk, bet, kad izšaujas, tad visiem ir jāraud. No smiekliem. Partneru attiecību vadītāja Ludmila Usetjuka. Lielākais sasniegums ir iekārtu uzskaits kārtošana. Lai cik tas būtu gari un piņķerīgi, viss tiek pacietīgi un neatlaidīgi sakārtots. Vecākais datu tīkla eksperts Jānis Stūris. Pa visu Latviju datu tīkla piestādot projektos Jānis iesaistījies ar vislielāko teksmu. Jevgenijs Pežarkovs, vecākais datu tīkla eksperts. Jevgenija trūks ir saprast visu nesaprotamo un sistematizēt sarežģīto un atrast tam visam vēl pielietojumu. Sergejs Sidorovs, datu tīkla eksperts. Kolēģi par Sergeju saka, ka viņš ir darbīgs un izpalīdzīgs, nekad neatteiks palīdzību, un tieši otrādi pats uzņemsies atbildību un paveiks visu līdz galam. Datu tīkla eksperts Jānis Jansons. Jānis ikdienas darba pienākumos ietilpst Telekoms starptautiskais internets. Jānis allaž ir labā noskaņojumā un neliedz kolēģiem savu padomu, kā pie tāda tikt. Datorsistēma eksperts Guntars Sulainis. Lielākais Guntarības ir dalības attīstībās televīzijas ieviešana un attīstībā. Viņš var palīdzēt ikvienam atrisināt ar televīzijas saistītas jautājumus, dodot noderīgus padomus. Analītiķe Irēna Ozola. Irēna savus kolēģus mēdz lutināt ar pašceptiem gardumiem. Ja ir nepieciešams kaut ko uzskaidrot par kādu darījumu vai ciparu, kas kaut kā ne tā un ne tur ir parādījies, tad Irēna meklējas, līdz atradīs. Lūk, šie cilvēki jūsu vidū ir nostrādājuši 10 gadus. Darīsim tā, apsveiksim viņus pēc tam, bet tagad paklausīsimies nedaudz muzīkas.